Čau, draugi! Man ienāca galvā viena baigā ideja. Man laukā šobrīd aug redīsi, normāli redīsi. Novembra vidū, ārā dobē. Tā kā es jau šajā gadā esmu ievācis redīsi sēklas un jau noņēmis. Iepriekšējā video jūs varat redzēt. Tad tos redīsus, kas man laukā ir šobrīd izauguši, es varētu pārstādīt uz siltumnīcu. Un pavasarī viņi uztaisītu sēklas, un es novāktu viņus un iesētu vēlreiz. Un nākošajā rudenī jau man tās sēklas augtu vēl labāk. Un iespējams, ka pat decembrī varbūt man būtu vēl redīsi dārzā, siltumnīcā. Jo redīsam pamatā jau kas ir galvenais, lai zeme nesasalst, vai ne? Nu man tā liekas. Kaut kāda selekcijas fīča visā štajā ir. Pamēģināt jau var, tāpēc es tagad iziešu ārā, paņemšu redīsus kādus 10 un iepihāšu siltumnīcā zemē. Paskatīsimies, kas no tā iznāks pavasarī. Redīsus es ņemu ar visu zemīti sākumā, jo viņiem ļoti nepatīk, ja traumē saknes. Tāpēc baigi prātīgi vajag tādus veselākus, kas izskatās labi. Jo selekcijai vajag tādus labākus. Baigais selekcionārs. Nekas varbūt sanāks. Nu, lūk, un visus šos redīsus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13 gabals. Ļoti labs skaitlis, starp citu. Iestādīšu šeit siltumnīcā. Un es baigi ceru, ka no viņiem izveidosies lapas, jo man nevajag, jo, baigi skaisti redīs īstenībā. Viņas it kā varētu ņemt un ham noēst. Bet gribu, lai no viņiem izveidojās sēklas. Tas nozīmē, ka šīs sēklas būs pārcietušas visu augsto laiku un jau iedavušas iekšā ģenētiski šim redīsam, ka viņam jāpielāgojās ir tai videi, kurā viņš ir, augstos apstākļos un ar maz gaismu. Pareizi? Nu, man tā liekas. Pamēģinam. Tās sēklas, ko jau es esmu novācis, man viņas vēl jāsašķiro īstenībā. Šodien vakarā skatīšos kādu foršu filmu un šķirošu tās sēklas. Tās es pavasarī iesēšu vēlreiz. Un papētīšu, kā viņas aug. Kāda liela redīs. Viņas varētu tagad tā tik iešņakāt iekšā. Paņēmu kopā ar visu zemi, lai uzreiz nav tāda trieciena deva šajā visā pasākumā. Nav nejausmas, kas te iznāks. Bet pamatā redīsam jau nemaz nav grūti augt šādos apstākļos. Viņš vispār ir diezgan radis. Agri pavasarī jau izaug. Tas nozīmē, ka viņam tas augstums baigi nekaitē. Un siltumnīcā galvenais nodrošināt, lai viņam nesasalst saknes. Tāpēc šeit būs pāri jāuzliek tāds tunelīts. Foršs. Un jānodrošina, lai es nesasalst. Bet man pagājušā gadā, man liekas, ka zeme nesasala siltumnīcā, jo man pagājušā gadā visu laiku bija kaut kādi loki vai kas visi. Nu, lūk.
šādi. Un es domāju, ka viņiem vajadzētu aiziet. Un vēl man ir ideja tieši tāda pati par salātiem. Un ja viņi līdz pavasarim izauga un tie salāti aiziet ziedos, tas nozīmē, ka viņi novācot no viņiem sēklas, es nākošajā rudenī, piemēram, novembrī, ieseju salātus un man visu laiku siltumnīcā būs salāti, viņi būs adaptējušies tai videi un apstākļiem, kādos viņi auga. Tieši tā. Un par sīpoliem tieši tāpat var. Var sagaidīt šos sīpolus, kamēr viņi izzied. Siltumnīcā viņiem noteikti būs pa karstu. Bet nu tad redzēs, kā sanāks. Man jau gribētos domāt, ka šeit kaut kas varētu izdoties. Man galvenais, lai viņi aiziet sēklās. Nu, lūk. Un es būšu pirmais, kurš decembrī Ziemassvētku galdu uzliks svaigs redīs. No savas siltumnīcas. Nu, lūk, un kā jau jūs redzat, man šeit ir pilna siltumnīca ar salātiem. Man podiņos aug salāti. Es varu parādīt, kāda salāta man podiņos aug. Redzi? Viņi tagad novembrī visi ir izauguši. Un es viņus domāju salikšu arī šeit tepatās visus. Uztaisīšu no tās plēves tos tuneļus. Un es domāju, ka vajadzētu viņiem izaugt. Iespējams, ka kāds no viņiem aiziet ziedos, un tad es varēšu novākt sēklas, jo es esmu pārņemts tagad ar tām sēklām. Pat šeit, ka likās, ka vispār nekas vairs nebūs, ir maziņš stādiņš izlīdz. Nu, okei, jā, es saprotu, ka šobrīd ir novembra vidus, un viņš nav baigi augstais. Augsts ārā nav, ir naktī ap kaut kādiem 2-3 grādiem apmēram plusā. Nu, tas ir maz. Bet siltumnīcā ir siltāks. Bet ja es viņiem uzliktu virsū kaut kādu papildus siltuminātāju, nu, piemēram, plēvi riņķī, tad būtu siltumnīca siltumnīcā. Nu, lūk. Par lokiem vispārībā es neuztraucos, jo loki man arī pagājušā gadā ziemā bija visu laiku. Tikai pagājušajā gadā viņi peles apēda. Šogad es skatos, ka peles ir mazāk. Un, starp citu, tam ir viens baigais iemesls. Atcerieties, vienā video es stāstīju par lamatām un rādīju tādu paciņu, kas ir iekšā, kur viņi apēd, un tad pēc tam nobeidzās un mumificējās. Nu, lūk, es tās paciņas saliku šeit pa dārzu. 2 paciņas ir izēstas, un vienu mēģināju aizvilkt kaut kur alā iekšā. Es domāju, ka tās peles, kas regulāri šeit nāca un zināja, ka te kaut ko ir ko ēst, ka viņas viss ir... Nu, labi, tas tā. Loki gan man ir ļoti daudz. Loki man ir šeit. Loki man ir tur. Loki man ir apakšā. Loki man ir podiņā. Un loki man ir šeit. Viss pilns ar lokiem. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka man ir loki. Šodien nolasīšu loks. Tā. Par redīsiem. Redīs pagaidām nesola ārā baigo augstumu. Nākošu nedēļu nebūs tā, ka -10 un siltumnīcā viss būs cauri. Šobrīd es atstāšu viņus pagaidām, kā ir tie redīsi, lai viņi pierod videi, kurā viņiem tagad būs jādzīvo. Jā. Un tad jau nākošu nedēļu, kad būs jau svētki, tad es atnākšu paskatīties, jo man šobrīd ir tā, ka es varu tikai reizi nedēļā ierasties dārzā. Pa nedēļas vidu nevaru. Es braucu uz darbu, vēl ir tumšs, braucu mājās, jau ir tumšs. Nu, diemžēl šobrīd rudens ziemas sākās. Tas pagaidām viss. Paldies, ka noskatījāties šo video. Ceru, ka bija interesanti. Ceru, ka izdosies man tas eksperiments ar tiem redīsiem. Es domāju, ka vajadzētu izdoties. Kāpēc, lai neizdoties? Visur, aug laukā. Nav nekāda vaina, kāpēc, lai viņi siltumnīcā nenoturētos līdz pavasarim un neaiziet pavasarī ziedos. Pareizi. Nu, lūk, iešu laukā, pagrābšu lapas, kamēr vēl mazliet gaiši jāsamet virsū uz kompostu. Tiekamies nākošajā video. Čau!